piedzīvot, izdzīvot, nodzīvot, un tad ir spēks veselu gadu. Mēs pirmo reizi uz Liekrūzē braucām ar visu rikuši un nezinājām, kas mūs sagaida. Un es apskaužu mūs tajā brīdī, kad nezinājām, jo otrais piedzīvot to pirmatnējo nav iespējams, bet, kā es esmu pārliecinājusies, upe ir dažas upes, kurās var iekāpt 2 reizes un 100 reizes, ja vajag, un Lielkrūzes ir tā vieta, kur katru gadu kaut kas maģisks atkal notiek. Un tas varbūt skan tā šodien šeit ēkā tā mazliet piepacelt un patasīgi, bet tur tas viss ir pa īstam, tur nevienam nekas nav jāpierāda. Dzēja, dziesmas, daba, fantastiskajā saimnieki, kur tur tāda ideālās Latvijas vieta. Tur nekāds šaus nenotiek. Viss tas šaus paliek. Un tad no turienes iznāc, ir tā sajūta, ka gribas turpmāk dzīvot basām kājām, tiešām pārnestā nozīmē, jo tu atkal esi piecēlies. Un es ļoti gaidu šīs vasaras Lielkrūzes atkal, lai piecēties. Celies pirmais stāvs un zemē nāc. 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 Pamodiniet tos, kas otrā stāvā mīt, un pamodiniet tos, kas otrā stāvā mīt. Celies otrais stāvs, un zemē nāc. Celies otrais stāvs, un zemē nāc. Otrais stāvs un zemē nāc, un pamodiniet tos, kas trešā stāvā mīt, un pamodiniet tos, kas trešā stāvā mīt. Celies trešais stāvs un zemē nāc. Trešais stāvs un zemē nāc. Celies trešais stāvs un zemē nāc. Celies trešais stāvs un zemē nāc. Un pamodiniet tos, kas uz jumtām mīt, un pamodiniet tos, kas uz jumtām mīt. Celieties, 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 kas uz jumtām mīt, un pamodiniet to, kas debesīs, un pamodiniet to, kas debesīs. Celies tu, kas debesīs. Celies tu, kas debesīs. Celies tu, kas debesīs. Celies tu, kas debesīs. Un
pamodini tos, kas uz zemes smīt, un pamodini tos, kas uz zemes smīt.